Mani sauc Katrīna Laura Kuļvinska. Mācos Ezeras vidusskolā 8. klasē. Rakstu pētniecisko darbu par Ezeras vidusskolas absolventu atmiņu stāstiem. Vēlos uzzināt, kā atšķirās mūsdienu skolas dzīve no kādreizējās skolas dzīves. Tādēļ es intervēšu vairākus cilvēkus, kas absolvējuši Ezeras vidusskolu. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Tā grūti pirmajā momentā atbildēt. Disciplīna liekas, ka bija stingrāk nekā tas ir redzams tagad mūsdienu jauniešos. Mums bija respekts pret skolotājiem, pret direktoru. Mums bija direktors Aišs Arvīts. Ja viņš gāja pa gaiteni, tad mēs cieņā pret viņu pilnīgi sastingām, var teikt, bet tāda izlaidība, ka tur skriet, grābt un plēst un raut, tā nebija vienkārši tāda. Bija pret skolotājiem, sevišķi pret vecajiem skolotājiem, kas bija. Vai jums skolā bija liela slodze, mājas darbi, kontrola darbi? Jā, slodze bija liela. Man liekas, arī tā pieeja tām mācībām bija daudz nopietnāka kā tagad, jo mēs zinājām, ka mēs, ja nepabeigsim to klasi vai būsim nesekmīgi, tad mums būs šausmīgi nērti par to, ka mēs neesam izmantojuši laiku liederīgi un mācījušies. Bet tagad jau man liekas, ka skolu beidz, vai tu esi sekmīgs vai nesekmīgs. Vienkārši izraksta to diplomu vai atestātu, kā to sauc, ka tu esi beidzis, izgājis to kursu un viss. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmē un piekopa skolā? Tradīcijas un pasākumi. Bija tāpatām, bija svētki, valsts svētki, kas toreiz bija arī svinām un ko svinējām, gatavojamies un ar visiem dzejoļiem un pat gājieniem, un 1. maijs un 9. maijs bija atzīmējām, kā saka, visā pagastā un gājienas gājām, un tad bija, atceros, bija tas skrējiens ar Lietuvu kopā, kad te organizēja, tas ar laikam bija vai uz 1. maiju vai uz 9. maiju bija tāds pasākums. Un tad, protams, bija talkas kas bija obligāts pasākums, mums katrai klasē bija izdalīts sektors parkā, piemēram, grābt, sakopt savu sektoru, un tad gāja pārbaudīt, kā mēs to esam izdarījuši, un ja nebija, tad vajadzēja pārstrādāt, un visam bija jābūt kārtībā, visiem celiņiem bija jābūt nogrābtiem, skrējceliņam sporta laukumā bija visai zālītei, bija jāizraust, viņa ārā jāizravē, un visam bija perfektā kārtībā jābūt to darīt tikai skolnieki, un katrs savu sektoru, nevis tā kā tagad simtplatnieki vai kaut ko aizsūt, tas padara vai vispār netiek padarīts. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi? Pašdarbības pulciņi darbojās, jā, bija deju kolektīvs, koris bija, es pati korī piedalījos. Tad vēl bija mums tāds radio pulciņš arī, tur es arī no sākuma gāju, bet tad bija sarežģīti priekš manis, tā es viņu pametu. Tā vairāk neko. Ansamblis bija arī tā dziedāšana, kas saistīts, tā vairāk neatceros. Jums bija jānēsā skolas formas, un kā jūs to uztvērāt? Jā, mums bija skolas formas. Vienkārši tas bija tāds pienākums to darīt, un mēs viņu nēsājām, mums nekādas pretenzijas nebija. Mēs jau nevarējām, kā saka, pretoties pret to, kāds bija likums. Tā toreiz vajadzēja, un bija tumšs kleitiņa, balta apaklīte. Kāds priekšmets jums vislabāk padevās, un vai tādēļ jūs izvēlējāties savu profesiju? Nē. Man padevās literatūra, latviešu valoda, gramatika, var teikt arī valodas, jo latviešu literatūra tā man ieinteresēja kā tāda, tas bija interesanti mācīties un visu, kā saka, uzzināt, bet valodas mums, piemēram, krievu valodā un angļu valodā bija ļoti stingri skolotāji, kur nedrīkstēja nemācīties un vispār to priekšmetu neapgūt, un arī brīžiem bija tā, ka tu aizēji uz stundu, un viņi kaut ko pajautā, ne jau no tās
vakardien uzdotās vielas, bet daudz, kā saka, nedēļu atpakaļ vai 2 nedēļas atpakaļ. Un ja netrāpa atbildēt, tad bija divnieks, un tad bija jāiet uz pēcstundām pie viņas mācīties, un uz mājām bija jāiet, tā bija Elza Jansona. Krievu valodā tāpatām bija viņa šausmīgi stingri, bet, nu, vienīgais, ko es varu teikt, pateicoties viņai, angļu valoda bija vienīgais priekšmets, kur es gāju 11. klasē uz eksāmeniem, ka es skaidri zināju, ka es viņu nokārtošu. Tur bija 36 biļetes ar 3 jautājumiem, un pēdējā konsultācijā, kad viņi vēl mums tur sniedz savus tos pakalpojumus, es vienu izvilku to jautājumu taisnu, ko es nezināju. Viņi saka, nu labi, Darkevics, viņi saka, nu pāries mājās šito izmācies. Es domāju, nu ko tad es mācīšos, no 36 biļetēm es tieši to izvilkšu. Un točna aizēju uz eksāmenu, izvilku to biļeti. Bet nu nekas, 4 bija godam nopelnīts, un viņi vēl pienāca man klāt, es pie tās tāfeles, tur tāds gramatisks teikums bija jāveido pareizā locījumā. Un viņi saka, nu bet kāpēc tu man neklausīji, kāpēc tu neiemācījies? Nu, nav ko atbildēt, bet nu. Mēs tie angļi bijām 6 tikai klasē bijām, un tad mums, kā saka, nevarēja nemācīties, vienmēr bija jāsagatavo tas priekšmets. Jā. Vai jūs arī esat darījusi blēņus un pastāstīt kādu interesantu notikumu? Vai tad vispār kāds skolnieks skolā nav darījis blēņus? Noteikti. Tā nevar momentā atcerēties. Nu, tas jau, blēņus, kā jau visi, kad kopā, kā kopmītnēs dzīvojām, kas tik nav darīts, tie paši gājām ābolus zakt skolā. Nu, vai tad mums, kuram tā mājās āboli nebija vai kā, bet vienkārši bija jāiet, jo, ko to laiku aizpildīs, kaut kādām muļķībām bija jāaizpild. Un tā, ka nāca skolotājs tam vukām, un tad netrāpījām pa to žogu caurumu, tur, ko esam ienākuši iekšā, un vispār cirks bija daudz reizi. Cik skolēni no jūsu klases absolvē Ezeras vidusskolu? Mēs bijām 16. 16, 3 zēni, 13 meitenes. Kas ir spilgtākais, ko jūs atceraties no savu izlaidumu? To, ka pēc svinīgā, tas laikam tais mūsu gados, un tomēr 43 gadu atpakaļ, gandrīz pēc svinīgā, ka mēs sametām meitenes, sametām naudu vīnam un nopirkām vīnu un aizgājām uz estrādes parkā, izdzērām to vīnu. Tas liekas, ka tāds briesmīgs tāds notikums bija, ka to taču ārprāts to nemūžām nevarēja darīt. Bet darīja zēni, jo, protams, darīja jau iepriekš pirms mums, bet tas tā. Bet tā vairāk tā es tā nevarēju iedomāties, kas. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Disciplīna bija stingra. Laiks bija jāievēro, un mums vienmēr stundas sākās darbdienās 15 minūtes pirms 9, jo katru rītu bija rītlūkšana. Visi pa pārim, katra klasa, vai ne, pa pārim gāja iekšā lielajā zālē. Toreiz lielā zāle jau nebija tā, kas tagad, vai ne? Tad jau bija, toreiz bija lielā zāle. Viss 6 klases sagāja uz rītlūkšanu. Dežurējušais skolotājs nolasīja rītlūkšanu, un skolas direktors Zariņkungs, tas spēlēja uz harmonijām, nodziedāja dievdziesmas, kādas 2 katru rītu. Un tad rītlūkšana gāja 15 minūtes. Tad visi gāja klasēs iekšā. Sākās katram savas stundas. Vai jums skolā bija liela slodze, kontroldarbi, mājas darbi? Bija slodze. Un viss toreiz jau tā bija, kad, ja kas uzdodas, tad likās, tas viss ir jāizpild un jāizdara. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmē un piekopa skolā? Svētki, ka bija, tad vienmēr bija pasākumi. Un tad mums bija sarkanā krusta, saucās sarkanā krusta bieda pulciņa nodarbības katru piekdienas vakaru.
Tad bija tāda kaut ko mācījās, kāds priekšnesums vai kaut ko tādu nevienmēr. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi? Nu jā. Un sāka jau, un tad atkal teātris sākam spēlēt un viss tādas lietas. Jums bija jānēsā skolas formas un kā jūs to uztvērāt? Mums tikai bija, kad sākām iet skolā, tā ļoti patikās, kad bija formas cepurīte. Tās bija tumši zilas, samt cepurītes, ļoti smuku bija tas fasoniņš un tāds sudrabs vītriņš šaura apkārt. Un tad jau bija liels prieks, kad jau bija formas cepurīte, kad skaities skolnieks. Un tad es tādu mazu albumu biju, kur kad 6 gadi sāk iet jau uz to sagatavošanu. Es eju tik lepni, ka es esmu skolniece, un tad nebija mugursomas, bet bija portfeļi un skolsomi. Un man portfelīts un jau formas cepuru galvā, un es eju, un iet tantis un saka, redz, kādu mazu meitiņu iet uz skolu, tas man bija liels apvainojums. Es jūtos liela, ka formas cepuri. Kāds mācību priekšmets jums vislabāk padevās un vai tādēļ jūs izvēlēties savu profesiju? Man mācības padevās labi. Nevar žēloties. Bet savu profesiju es biju izvēlējusies kļūt par skolotāju, bet tas man nepiepildījās. Karš visam pārvilka svītri pāri. Toreiz skaitījās skolotāja institūts. Un Jelgavā visu nokārtoja, ka beidz tagad Ezeru skolu, beidz 7. klasi, aizbraucam, nokārtojām eksāmenes, vairākas meitenes no Ezeras. Un uznāca karš un visam bija svīti pāri. Un skolotāja institūts toreiz bija Jelgavā. Un Jelgava jau bija pēc kara nopostīta, tikpat gandrīz kā noslaucīt no zemes virsmas. Tad jau vairs tikai bija daļa no stacijas ēkas, no kām Jelgava jau nopostīta. Un tā kā es jau būtu varējusi iet, tētis varēja man palīdzēt un sūtīt man tālāk skolā, bet es māsas dēļ no skolas dabūju atteikties. Jo māsai 41. gadā izsūtīja vīru uz Sibīriju. Viņa palika viena maza meitenīte, un es paliku mājās, un tā iejūcos smagā darbā un strādāju visu laiku. Vai arī jūsu skolas laikā esat darījusi blēņas? Pastāstiet kādu interesantu notikumu. Tādas sliktas blēņas sakarā es nedarīju, bet man vienmēr, un vēl tagad vecumā man uznāk, man patīk. Es vienmēr teātris spēlēju un viss, un kad es biju maza meitene, man tēvs bija drēbnieks, un pēc drēbnieka nāk, tagad šuju visu, un tad man bija atsevišķi cilvēki, ko es varēju novērot un viņu balss sadarināt. Un tā man ļoti patīk, ko tante vai onkls aiziet projām, tad es tūlīt tētim visu to, Adelina to cilvēku tā runāja. Bet man vajadzēja, lai runā man pretīm. Tad, lai manim, ja es vien runāšu, tas jau nav tas, bet lai runā līdz, cik ilgi tā pieaugušie var to izturēt. Un tad ejam tagad pēc stundām, viss skrienam uz ledu, tad jau katru dienu, kad bija dīķīm ledus, tam mēs vispār ar ragaviņām un lielākie brauc uz slidām un skolotājs Bersiņkungs, kundze abi divi, tie bija tās skolotāja kundze, bija mācījusies kā daļslidotāji. Un tad viņi abi divi draudzējās, viņi nebija vēl precējušies, un tad viņi vienmēr nāca, tas slidoja pa to dīķi,
un tā mums bija tik labi, mūs vizināja. Mēs sēžam uz ragaviņām, un viņa brauc ar slidām un mūs vizina. Nu, un tad es tādas blēņas darīju. Meitenes tagad sagājušas, viss tur uz dīķi. Tu esmu būšu šodien? Nē, es meloju. Viņām es teicu, es nebūšu šodien. Un es apģērbos pa vecu tanti un izgāju uz to ledu. Un man tik patika, es dabūju garus svārkus un viss drēbes un viss tā balss ir. Un meitenes nolikuši tur ir savus mantas, viss sakal un tagad brauc tur ar ragavām un uzreiz. Meitenes skatās nāk viena tante un ietur pie viņu mantām klāt. Nu, vai dieniņ katrs skrēja un cer un tādas muļķības man vienmēr patikās. Kas ir visspilgtākais, ko jūs atceraties no sava izlaiduma? No izlaiduma? Viss liekas, bija ļoti patīkami. Bija skaisti ziedi, tas notikās visu vācu laikā, kara laikā. Patīkami bija. Toreiz skolā bija jāmācās ticības mācība. Skolotāja Alkšņkundze pasniedz ticības mācību. Ticības mācību skolotāja. Tas ir tur par Dievu vārdiem mācību, viss tāda lieta. Tagad uzreiz pienāk Krievu laika, vai ne? Latvijas valdība likvidējās, tagad ir Krievu valdība. Viss ticības mācība vairs nav, skola jāatbrīvo, skola atbrīvoja, tur ienāk garnizons, visi raudādām gājām no skolas ārā, un skola izdalīja 7 vietās. Un skolotājiem toreiz nebija tā, ka tev uz vieti vairāk stundas, bet brīvstundās viņi tā kā sunīši skrēja no vienas vietas uz otru. Skola bija pa 7 vietām ezerē izdalīta. Un tagad katrai klasei ir savā vietā tas telps. Tagad Krievu laikā ticības mācība vairs nav, un tā pati Alkšņkundzes skolotāja pasniedz krievu valodu. Tā ir krievu valodas skolotāja. Labi, mācāmies krievu valodu, ticības mācība nav, Dievs nav, nekas nav, un viss kārtībā. Tagad paiet laiks, cik te gadu tūlītās, atkal ir vācu laiks, nāk vācieši. Vāciešiem Dievs ir, ticības mācība ir, tāpat Alkšņkundze atkal māca mums ticības mācību. Bet ir vācu laiks, cita valdība. Un tagad, Dievs, kas sāk iet skolā, bet Dievs bija, tad Dievs nebija, un jākal pa Dievu vārdu visu. Un viens zēns vārdā Jānis Biļeckis pieceļās un teica, skolotāji, te jau pats velns vairs gals nevar savākt. Dievs bija, tad nebija, un viņš atkal ir. Un tas skolotāja zīmulīt pieklapē pie galva un teica, Jāni, sēdies un beidz izrunāties. Tā bija jābūt. Patiesa notikums no dzīves. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Es esmu kādās 10 skolās bijis. Tu man uz tādu jautājumu. Tieši ezerā kāda bija. Man liekas, priekš Latvijas skolām mūsu skolās disciplīna bijusi. Skaitot karu laiku. Karu laikā mums tā disciplīna bija savādāk. Tad, ja mēs šeit pārkāpām tādas noteikumus, augšā 4. stāvā
Tikpat tā parka atnes šautens un šāvām balonus uz to blakus to, tev kūtību, kā saka, tur. Jā, tā. Tas jau būtu smags pārkāpums, jā. Bet saprot, toreiz tas jau pats par sevi bija saprotams, jā, parks bildes. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi Ezers vidusskolā? Pašdarbības pulciņā. Tas zini, tā latviski sakot, tas bija tāds izsūtāmais puišās, kur vajadzēja, tur bija jāiet. Skolā zina, ka tie puiši jau ir kaut cik, ko ir bija jādzied, jādanso. Nu, vēl pie klavierēm es, kas saka, nebija galīgais auns, kas saka, varēja tur vēl kaut ko uzsist. Te zini. Es tā šeit sportā braucām uz rajonu sacensību. Nu tā, nekādu vainīt. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmējumi Piekopu skolā? Pats līd iekšā visur, kur tikai vai nevis līdu, bet, prasa. Dēļkautīvā Liepājā dansoja. Tikām uz dziesmu svētkiem. Ezerē dēļkautīvi tā kā atnāca, darboja vēl tur apdirva ozolāju, tur ņemties ar dēļu mācīšanu, būtu orķestrī, spēlēja, tālāk korī dziedāja, vīriešu korī dziedāja, sportā ņēmos, rajona izlasē bija, nu tā, gan viegletikā, gan galtenisā, nu tā. Tā man tā pašdarbība. Skolniekiem nebija, ka viņiem tie pulciņi bija tur. Dažs vairāk tur pacēlās, dažs mažāk. Nu, viss tā, tolaik ir tā komjāniešu darbība, nekā tāds speciāli Ezers komjāniešu neizleca. Nekas tāds nebija tāds ievērības cienīgs. Sakot, organizācija bija, pastāvēja. Vai jums skolā bija liela slodze mājas darbu un kontroldarbu? Visa vasara pagāja darbā. Ja mājās ir tēva saimniecībā viss darbi, un īstenībā visiem darbiem ir iepazināmies. Pie tam tēvs audzināja tabaku. Visa rullēšana, visa žāvēšana. Gandrīz pagāja visu vasaru. Un kā pagāja sestdien no skolas mājā, atkal bija jāstrādā. Tā kā nekad nekur nevarēja tā, kā pa muišiem modē kaut ko izdauzīties. Lielākoties dabūja, kā saka, mājās robīt. Ja mēs ģimenē bijām 5 bērni, visi gribēja mācīties, visi gribēja kaut kur iet un kaut ko sasniegt. Un darbs bija šausmīgi. Un pēc tam, kad tā dzīvē atkal tā padomā, tad likās, un kas tam man bija veidojas pa cilvēku? Darbs, jā. Jums skolā bija jārāsā skolas formas, un kā jūs to uztvērāt? Forma? Nav bijis forma. Nav bijis, un neesmu piekritis. Kāds priekšmets jums vislabāk? Oi, es atvainojos. Fiskultūrā tomēr es prasīju formu. Jā, es sevišķi ir klases basketbolā spēlēju tā tālāk, lai būtu kaut kādas atšķirības. Tad komēr kaut kas tāds ir bijis, bet es ceru, ka tu attiecīgi no skolu, nevis uz sacensībām. Jā, tā. Kāds priekšmets jums vislabāk padevās, un vai tādēļ jūs izvēlējāties savu profesiju? Man liekas, ka no skolas jau ar sen, no Ezers laikam, ja tu esi visu ko darījis, tur dansojis un dziedājis un spēlējis un izsportojis un tā tālāk, prasās tādas
tāds bars un kaut kāds nopietns darbs. Nu, tā aizgāja pa pedagogu, pēc tam par neklātienu nomocījās. Tā viņš pat dzīve vietnā. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Man liekas, ka ļoti tāda, disciplīna bija, mums bija jāievēro noteikumi. Mēs tā, necēlāmies no vietas un nerunājām. Mēs vienmēr pacēlām roku, pirms gribējām kaut ko teikt. Un somas nekur nemētājās, nekur riņķī. Mums bija pielikts pie soliņa. Mums soli arī bija savādāk, ja mēs runājam par sākuma skolu. Tad šis solis ar krēslu bija kopā. Un, mēs bijām, man liekas, ļoti tādi kārtīgi. Mēs nevarējām darīt to, ko mēs ienāk prātā. Tā. Jā. Vai jums skolā bija liela slodze, mājas darbi, kontrola darbi? Es varētu teikt tā, ka es tā īpaši neatceros, kad man būtu liela slodze ar mājas darbiem, varbūt tāpēc, kad es tā stundā ļoti cītīgi klausījos, bija uzmanīga. Un mājās, protams, tad, kad nāca lielākajās klasēs vairāk, es atceros kaut kādu vēsturi, kad papildus mājās literatūrā kaut kas vairāk bija jālasa. Bet sākuma skolā, grupā, acīm redzot, es visu izdarīju. Tad mājās man tas lielākais palīgs bija nevis mamma, bet paps. Tā es viņu sauc papu. Un kaut gan viņš bija arī 6 klases tikai beidzis, bet viņš man bija tāds, kas man daudzās lietās varēja palīdzēt. Un tā, man liekas, ka nebija pārāk daudz, bet es ar visu tiku galā. Nebija pārāk liela slodze, man tā šķiet. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmēja un piekopa skolā? Jā, pirmo, ko es atceros sākuma skolā, kad mums bija sadalītas tādas grupas. Mēs piedalījāmies ierīnas skatē un tādas zvaigznītes bija. Komandā tur 5 cilvēki vai 4, un tad katra zvaigznīte, tā kā vai sacentās savā starpā, vai gribēja būt tās, tā kā labākās, man tā šķiet. Un ierīnas skati mums bija, tas bija pats galvenais. Mēs trenējāmies, gājām uz zāli, un tad mums novērtēja visas skolas, mērogā. Mums bija komandieris, un tad viņš ar sasauksmi, ar dziesmu mums tur bija, un tad gājām, soļojām, stāvtu stāju. Tā ierīnas skata arī, man liekas, tā arī mūs disciplinēja, jo mēs vienmēr tādi, nebija tādi, kā tagad varbūt mēs tā brīvi solos, varbūt sēžam un izgāžamies, vai ne? Tas tomēr mūs tā lika sasparoties, un bijām tādi. Arī ar to ierīnas skatu mēs varbūt arī savācāmies, bijām varbūt tā disciplinētāki. Un tā ierīnas skatē bija tā sasaukums tāda, kas tur soļo, kas tur iet, oktobrā iet, 1 un 2, 3 un 4. Bija tāda. Tad bija bundzenieks bija un taurētājs bija. Tas tāds, ko es atceros. Tad, protams, jaukāki arī bija jaunie gadi. Tad bija, man liekas, visiem mums bija kopā. Un zāle skaisti izgreznoja. Tad taisīja atsevišķi arī programmiņas, kuras pirka. Un tad bija arī loterija, man liekas, kaut kādas balviņas tā kā bija. Un tā bija viena tāda kolosāla balva. Un teicu, es arī paņēmus līdzi arī no viena jaunā gada. Un te ir Katrīnas mamma, te ir Dacīte un Sanīte, ja. Un šī jaunā gadā es atceros, man tik kājās tādas zāmbralītes, viņas man bija drusciņi pa lielu. Un skolotāja Ulma tur vadīja dažādas atrakcijas. Un es dejoju tajā aplī, un man pēkšņi tā kurpe nokrīt, un tad man to kurpe spēra pa visu zāli. Es tik ļoti pārdzīvoju, es biju tāds diezgan kautrīgs tāds bērns. Bet neko savādu savu kurpīti un dejoju tālāk. Bet ļoti patika, jaunie gadi patika. Un ko vēl? Kādas tradīcijas? Kā tradīcija nevienīgi, kad mums noteikti visiem bija šīs lauciņu dienas, kad vasarā mums bija jāiet strādāt. Tagad to varētu nosaukt par tādu darba terapiju, tad, kad bija skolotājs Arnolds Redovičs, viņš bija ierīkojis šos te izmēģinājumu lauciņus.
Un tad mēs katru klasīti gājām un kopām tur bija attiecīgi tur salāti, redīs, loki, nu, dažādas tādas lietas, ko mēs arī mācīja mums visu, kā iesēt, kā ravēt, un pēc tam mēs atkal novācām šos te dārzeņus, un tas arī mums mācīja darbiņā, un tāpat skolā arī bija tāda zaļā klase, kur mēs gājām pēc stundām, tur bija tomātu stādiņu, aprašinājām un lējām, tāds mūsu tā kā pienākums bija. Tas man patīk. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi? Vienīgais Katrīnī, ko es atceros, tas bija koris, kurā es piedalījos, es dziedāju, un bija deju kolektīvs, bet es biju tas tālais bērns, kuram mūždien bija jāskrien uz autobusu un jābrauc mājās, lai nenokavētu vai ne, un es tikai par kori atceros. Bet es domāju, tagad man patīk gan dziedāt, gan patīk gan dejot, gan patīk ar bērniem strādāt. Skatos runas pulciņā, kad tagad es domāju, ka es arī kaut kādas, ko skolā es varbūt neizmantoju tās lietas, kad es tagad ar tiem bērniem arī darbojos un daru. Jo vienkārši, mēs netikām. Mēs ar tā mamīti kādreiz, ja kaut kur piedalījāmies, tad gājām ar kājām mājā, to lielo ceļa gabalu, bet tā īpaši tāds kori un drusciņu dejošana arī, bet pārējos es, šīs ierīnas skats un kāda, kas bija vēl varbūt, bet tas bija atsevišķi atkal tāds periods, kad mēs gatavojāmies klasi, tas nebija kā, tāds pašdarbības pulciņš, tas nebija, vai ne, tas jau bija arī pat republikas mērogā, valsts mērogā, tā. Mums bija jānēsā skolas formas, un kā jūs to uztvērāt? Jā, mums bija jānēsā skolas formas. Atkal, man liekas, tā skolas forma ielika tādos rāmjos, disciplinēja, un tu nevarēji īpaši tā izcelties, vai ne? Jo sākuma skolā bija sarafāniņš un svītraini blūzīti meitenēm, pēc tam bija žakete un svārki un rūtaini blūzīti. Tas, zināmā mērā ielika tādos rāmjos, un vienmēr, man likās, cik mums skolotāji un arī, protams, vecāki to mācīja, kad vienmēr šai skolas formai jābūt tīrai, kārtīgai. Mēs, kad pārgājām no skolas, tad bija tā, ka bija jāsaliek šīs drēbītes, jo nākošā dienā nebija ko citu apmainīt, vai ne tā uzreiz. Nebija automātiskās veļas mašīnas, ko ātri varēja izmazgāt un izžāvēt, un tādā veidā mēs šīs drēbes tā kā sargājām. Un tad, kad bija kaklautiņi, tad arī tie tika cītīgi mājās pārlikt pāri krēslam, lai viņi nebūtu saburzīti, jo īstenībā, redzēja, ka šie kaklautiņi netiek turēti tā kā cieņā un bija sagumzīti un neglīti, tad nācās vest sarunas ar skolotāju un vēlreiz par to, ka kaklautam jābūt tādai svētai lietai un katru rītu jābūt gludinātai un skaistai, uzsietai kaklautiņš, kas bija. Tā, man patīk skolas formas, jā. Kāds priekšmets jums vislabāk padevās un vai tādēļ jūs izvēlējāties savu profesiju? Man vislabāk patika sports. Kā jau daudziem bērniem patīk sports. Tāpēc, kad man labi padevās, es braukāju ar sacensībām, gāju Saldo sporta skolā, arī braukāju, piedalījos Latvijas Spartakiādēs, bet es neizvēlējos tomēr sportu, jo tomēr mazajās klasītēs man, skolotāja Marta Radoviča bija tā laikam, kas, bija mans tāds elks, kad es skatoties uz viņu un skatoties, kā viņa strādā, man likās, es tomēr kļūšu par skolotāju. Un tad, kad mums vidusskolā atnāca Ināra Riežniece, kur bija pārtiks tehnologs, viņa atkal savukārt ieinteresēja mani mājturībā, ēdienu gatavošanā, un tad man likās, ka es noteikti būšu restorānā kāda šefa pavāre vai negribēšu taisīt garšīgi ēst un tā. Bet ķīmija nebija man stiprā puse. Un tā kā tur es tajā jomā es vispār vairs nedomāju par to, kad es iešu par pārtiks tehnologu. Un tad vienu gadu es nostrādāju bērndārzā, jo pēc vidusskolas es netiku iekšā Liepājas pedagoģiskajā augstskolā un pamācījos pie skolotājas Grinkovas matemātiku.
vai atkal nākošā gadā varētu startēt uz tiem skolotājiem. Un tad es tiku savā tajā profesijā, kura tomēr man bija no paša sākuma. Jau sākuma skolā es zināju, ka es kļūšu par skolotāju, bet bija tas posms, ka es nevarēju izšķirties, bet tomēr beigās atgriezos atkal pie tā sava sākuma un kļuvu par sākuma skolas skolotāju. Un tagad man, piemēram, visvairāk patīk kādu priekšmetu latviešu valodu un literatūru. Ļoti patīk mācīt bērniem. Bet tad, kad es bērniem jautāju, kas jums vislabāk patīk, protams, atkal sports, jo tur viņi tomēr netiek ļoti tā kā nodarbināti, nav īpaši jādomā, viņi var izkustēties un brīvi, vai ne? Un tā. Jā. Vai arī jūs esat darījusi blēņus, pastāstiet kādu interesantu notikumu? Jā. Bija jau tādas blēņas, bet īpaši, es jau ar vairākiem esmu runājis, kad īpaši tas skolas laiks tam kārtīgajām meitenēm, tas, kas labi mācījās, kad nebija tādas blēņas īpašas. Bet mēs kādreiz esam skolotājiem tur krītus slēpuši. Tad, es jau, protams, es kaut kā izlavījos tā, bet kad tur ūdens tika lietas uz galvas. Bet tāda ļoti īpaši kaut kāda gadījuma es nevaru atcerēties. Protams, kad krēsli smērēt skolotājiem ar krītu, tas tā. Bet tā visumā tāda mierīga īstenībā tā dzīve pagājusi skolā. Tādām lielām blēņām es tā nevaru nemaz pastāstīt. Bet es īstenībā žēl ir. Varbūt vajadzēja vairāk blēņoties. Kas ir visspilgtākais, ko jūs atceraties no savu izlaiduma? No savu izlaidumu? Likās tā apziņa, ka tu ar saviem klases biedriem tomēr visi pēdējo reizi kopā. Tā skolā, vai ne? Protams, mēs jau tiekamies, bet tas mūs tā ļoti satuvināja. Un tad mēs atceros, ka mēs ļoti dejojām, un pēc tam, kad jau svīda rīta gaisma, mēs vēl sēdējām uz akmeņiem pie skolas un runājām. Un tas tā mēs tā runājām, ka mēs, noteikti pēc gadiem satiksimies, ja tā salīdzina, tad mūsu klase, kas bija, vai ne, tad mēs ļoti daudz īstenībā esam palikuši ezerē. Tad, man liekas, mēs esam savas vietas tādi patrioti. Ļoti daudz. Jā, un ikdienā satiekamies un esam draugi arī. Mēs klases biedras, kas bijām, tu jau esi Katrīnīt atkal, manas klases biedrenes, jā, meita atkal vēl māc, un tā kā ļoti jauki mēs te jau visi esam kopā. Ļoti reti, kurš tā kaut kur aizgājis citur ir. Un tā, mīlu savu ezeru, un es nevaru iedomāties, ka man būtu kaut kur tālāk jāaiziet. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Nekas jau īpaši nav mainījies, bet attieksme bija pret disciplīnu un noteikumiem. Mums bija pienākums mācīties. Tas bija pats galvenais. Un bija, jā, disciplīna bija. Izdarīja kaut ko ne tā, jo bija ātri pie direktora jāiet. Un tad mums bija kauns par to. Tagad bērniem kauns nav ne par ko. Jā. Vai jums skolā bija liela slodze, mājas darbi un kontroldarbi? Nē, ļoti normāli. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmēja un piekopa skolā? Jā, tad jau bija tie padomu laiki. Un tad bija obligātie pienākumi, ne? Un tad jau bija maziņš tradīcijas. Kā, valsts svētki bija, oktobra svētki. Nezinu, 1. septembris, kā ir jaunais gads. Valentīna dienas tad nebija. Un tad arī bija, nebija tā kā tagad, tad nebija. Tad bija pilnīgi savādāk. Un mēs tāpat mums bija balles un apbiežot mēs nebijām. Interesanti bija skolā. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi? Jā, bija. Tautiskie bija. Bija sarīkojuma dejas pulciņš, kur visa skola gāja dejot. Piedalījāmies sacensībās.
Nu, es arī biju viena no labākajām. Nu, kas vēl? Basketbols, volejbols, viss tas pats, kas jums bija. Jums bija jānesa skolas formas, un kā jūs to uztvērāt? Jā, tas bija obligātais pienākums. Skolas formas bija obligāti. Un tad nebija tāda diskriminācija. Tad nebija ne bagātie, ne nabagie, bet visi bijām vienādi. Un tas, man liekas, bija pat labāk nekā tad. Kāds priekšmets jums vislabāk padevās, un vai tādēļ jūs izvēlējāties savu profesiju? Nē. Man padevās labi krievu valoda, man padevās sports. Man vairāk padevās sabiedriskie pienākumi nekā mācības. Bet tāda profesija, tāpēc es neizvēlēju. Vai arī jūs esat darījusi blēņas? Pastāstiet kādu interesantu atgadījumu. Nu jā, par visiem jau nevar stāstīt. Bija, bet es nezinu. Nē, es nedarīju tā blēņas. Mēs nedarījām blēņas tādas. Nu, nebija. Nu, bija vienreiz, godīgi sakot, bija vienreiz, ko es atceros atmiņā, tas bija man liels kauns. Viens puisis bija atnesis, alkohola skolu, pašbrūvēto. Un gardrobēs mums visiem jāpagaršo, protams, meitenes un zēni, un gardrobēs skolā. Pagaršojām un paši sev pēc tam nodevām. Visi rindā stāvējām pie direktora. Tas vislielākais kauns un noziegums bija vairāk, kas tāds nebija. Cik skolēni no jūsu klases absolvēja Ezeres vidusskolu? Vai, cik mēs bijām klase? Nu, pateic, es neatceros. 11 mēs bijām. Mēs tur salidojumu atnācām jau 10 bija. Un tad vēl 20 mēs bijām, manuprāt. Es neatceros tos karakterus. Kas ir vispilgtākais, ko jūs atceraties no savu izlaidumu? Tas, ka mēs visi izlaidumu klasi, nobalējāmies kultūras namā, mums bija izlaidums. Un to, ka mēs visa klase arī sagaidījām saulēktu. Nu, tas tā vienoja mums. Zinājām, ka tas ir pēdējais vakars. Mums kopā mēs bijām pie Baibiņas mājās, un tur mēs tusējām pēc izlaiduma visi kopā. Vēl sagaidījām saulēktu, un tad tikai šķīrāmies. Nu, tas tā bija mīļi. Nu, tā, vairāk nekā īpaši. Vairāk nekā nav. Un blēņu ar man nekādu nav. Vienīgais, tieši tas, ka skolniekiem vajadzētu tiešām mainīt attieksmi pret savu uzvedību un noteikumiem skolas, ka tomēr jāievēro un jāciena skolotāji. Kaut kā mums jau bērniem nesanāk. Un nav tā kauna sajūta, ja kaut ko ir izdarījuši. Viņš pat nenosargs un nepasaka, nu ziniet, nu jā. Nē, un irgājās, tur ķemojās un runā pretī. Kas tā nav pareizi. Skola ir skola. Skola skolniekam ir darba vieta, kur viņš pelna savu darbu algu ar atzīmē. Pēc uzbūtības. Tā ir pirmā darba vieta. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Disciplīna bija diezgan augstā līmenī, teiksim. Skolēni respektēja skolotājus, izrādīja viņiem pienācīgu cieņu un arī bija bijāšana. Kā saka, es domāju, ka bija augsta disciplīna bija priekš tiem laikiem, jo es skolā mācījos no 61. līdz 72. gadam. Un, ar šodienas disciplīnu es domāju, ka grūti ir salīdzināt. Acīm redzot, ka tur bija arī padomju vāras ietekme, kad cilvēkiem bija bijāšana vairāk, un es arī biju ģimenē audzināts citādāk. Jo mūsdienās man liekas, ka bērni zina, ka viņiem ir tiesības, bet aizmirst, ka viņiem ir pienākumi arī. Ko vēl es te varu pateikt? Vai jums skolā bija liela slodze, mājas darbi, kontroldarbi? Jā, lielu. Kādas tradīcijas un pasākums tajā laikā atzīmēja un piekopa skolā? Tradīcijas bija tās, kas tam laikam bija raksturīgas. Teiksim, tādas Ziemassvētku svinēšana nebija.
pamatā bija jaunā gada svinības skolā, nu, protams, tā laika valstiskie svētki, kas visiem bija jāievēro, nu, protams, arī ierindas skates bija pirmdienas, kad visiem bija jāsapulcējās pēc pirmās stundas, un tad, principā, atskaitījās, nu, teiksim, skolotāji, klases audzinātāji ziņoja, un jeb skolnieks skolas, tur es vairāk neatminu tik precīzi, par to, kādi, nu, ko katra klase ir tur veikusi, kādas ir bijušas sekmes mācībās, kādas uzvedības un tā tālāk. Vai jūsu laikā darbojās pašdarbības pulciņi? Jā. Kādi? Nu, pulciņi bija teātra pulciņš, bija tur moderno deju pulciņš, protams, vēl bija sporta pulciņi visādi, un plus vēl bija radio amatieru pulciņš, kas bija ļoti, nu, Ezeres skolā bija ar labām tradīcijām un arī ar labiem panākumiem. Vai jums bija jānēsā skolas formas un kā jūs to uztvērāt? Skolas formas bija sākotnēji jānēsā, nu, mazajās klasēs, bet pēc tam jau kaut kur, es domāju, pirms pamatskolas beigšanas, teiksim, un vidusskolā nebija obligāts, katrs varēja ģerties brīvi, bet, protams, bija jāievēro zināms stils. Kāds priekšmets jums vislabāk padevās, un vai tādēļ jūs izvēlējāties savu profesiju? Man patika fizika, kā priekšmets, patika arī bioloģija, ģeogrāfija. Vislabāk padevās, protams, nu, fizika, tā, nu, patika arī ļoti fizkultūra, teiksim, tajā laikā, jo, nu, aktivitātes tieši, kas mūsu laikā bija ļoti izteikts jauniešu aktivitātes. Profesijas neizvēlējos tādēļ vienkārši, nu, jo profesijas varbūt izvēlējos saistībā ar to, kad, nu, es esmu laukos dzimis, audzis, ikdienā sastapies ar lauku darbiem un no bērnības jau iesaistīts bijis dažādos darbos, nu, tad es izvēlējos, protams, agronomiju. Vai arī jūs esat darījis blēņus un pastāstiet kādu interesantu atgadījumu? Jā, nu, es domāju, ka neviens jaunietis nav tāds, kurš savā laikā nav kādas blēņas darījis. Nu, šīs blēņas radās faktiski saistībā varbūt ar interesi. Tajā laikā, kad mēs mācījos kaut kur pirmajās klasēs, tad būvēja šo tiltu, kas iet no skolas, tur lejā uz Reņģi pagriežās. Nu, mēs tur, protams, puikām tas izlaisīja lielu interesi, nu, kā tur betonē un darbojās, nu, gribējās iet paskatīties, un tad bija tāda situācija, ka mūs tur dzina projām, mēs skrējām un ieskrējām svaigā betonā. Ziniet, kāds ir betons, un paši nodzīvojamies, un tagad tie celtnieki mūs tur tā, nu, it kā mēģināja ķert rokā, bet tā mēs caur dzirnavām, tur caur slūžām apmukām riņķi, un, protams, nokavējām stundu, un aizgājām stundā, zin kā, bija jāsakop sevi, un par to nopelnījām kādu piezīmi. Nu, vēl visādi citi sīkumi, protams, visādas kaut kādas, lai kaut kā viens otru izāzētu, un tādas ikdienišķas lietas jau mēdz notikt bieži, bet, nu, tādas rupības un tādas lietas, nu, jo uz tām lietām ļoti stingri skatījās tajā laikā pedagogu, un tādas vaļības, es domāju, ka bija ļoti, ļoti grūti atļauties. Nu, protams, tur arī es dzīvoju internetā, un visādi zēnu kāriņi notika ar cemītēm, tur šaudījās un tāds, bet, nu, tas tā, bet tā, pa lielam jau nē, es domāju, ka diezgan kārtīgi bijām. Cik skolēni no jūsu klases absolvēja Ezeres vidusskolu? Nu, ja nemaldos, kaut kur ap 20 vai bišķi pāri. Un kas ir visspilgtākais, ko jūs atceraties no savu izlaidumu? Zini, es domāju, ka tas spilgtākais tas bija, ka pienāk, jo tas brīdis, kad ir kopā, tad ir labi, ja? Un kad tu tajā brīdī, tajā brīdī saproti, nu, kad jāšķirās ir, un kad visi katrs aizies kaut kur uz savu pusi, un es domāju, ka tas ir tas moments, un ka tad tu tikai tā apiec to, nu, kad vairāk nekad nebūs tā kā bijis, nu, kad visi kopā tur sadraudzējušies un tā, un, zin,
Nu, tas ir tikai pēc tam paliek atmiņas, un tad tā skumīga tā liekas, un tad tu to novērtot tajā brīdī. Kāda jūsu skolas laikā bija disciplīna un noteikumi? Skolā? Jā. Kā tas saprotam? Disciplīna. Un disciplīna bija riktīga disciplīna, nevis tā kā saka, lai katrs varēja darīt, ko grib. Ka skolotājs lika to darīja, un bērnus, kā saka, skolotāji respektēja. Tagad jau es nezinu, kā notiek. Dara katrs kā grib. Vai jums skolā bija liela slodze, mājas darbi, kontrola darbi? Nu kā tad? Lasēja, visās mācībās bija mājas darbi, gan latviešu valodā, gan matemātikā. Un nebija pat zīmēšana mājā bija uzdot, kas jāuzzīmē. Tie visi bija taču mājas darbi. Tikai dziedāja skolā. Kādas tradīcijas un pasākumus jūs tajā laikā svinējāt skolā? Nu, nekādu pasākumu, jo kādu pasākumu. Nu, tikai to skolas darbi, un tad bija ārpus skolas, bija tas sarkanā krusta pulciņš, tad tur speciāli bija tādas izklaides, un tas skolotājs rādīja visādus diapozitīvus, ne par, nu, kaut kur viņš ir bijis, vai, nu, ko var sakot, varēja skolai dabūt. Tāda citādāk jau nekādas nodarbības mums tur nebija. Jums bija jānēsā skolas formas, un kā jūs to uztvērāt? Skolas formas manā laikā nemaz nebija. Es jau mācījos līdz 36. gadam, tad jau vēl visi gāja, kā nu kuram bija. Cits atbalsts kleitā, cits strādāja, es nevaru pateikt, kokurulnieku. Nu, kā bērniem bija tā. Žēl, ka man nav tās fotogrāfijas, tās jau te vajag skolā būt, jo man paņēma priekš skolas un solīga pārfotogrāfēs un attenīs apakaļ un nepārfotogrāfēju un neatnes un noteikti viņiem tur ir, ja tur ir vispār kaut kas palicis no tad. Kāds mācību priekšmets jums vislabāk padevās? Man personīgi vislabāk padevās matemātika. Un tāpēc jūs izvēlēties arī savu profesiju, taču matemātikas? Es nekādu profesiju neizvēlējos. Es pabeidzu šito 8. klasu un aizbraucu nolikt eksāmenus uz Liepāju, uz komercskolu. Un nolikt eksāmenus, bet komercskola maksāja 100 latu pa gadu bija jāmaksā skolas nauda. Un jādzīvo, kur tu gribi pilsētā, Liepājā. Un vecāki man nevarēja, mūžu te nolikvidēja, un vecāki man bija veci. Viņi nevarēja maksāt, un es nekur neaizgāju. Tā es sāku strādāt, un tā visu mūžu. Vai arī jūs skolas laikā esat darījuši blēņus? Ko? Blēņus jūs esat darījuši skolas laikā? Nu kā tad, nu bērni kā bērni, visādi. Un ir kaut kāds interesants notikums tieši par blēņām? Nē, nu kas tur es nezinu, es tādu īsti, nu, bet, es teikšu tā, ka disciplīna mums bija stingra, mums bija ļoti stingrs tas skolas direktors. Un kā saka, un tā neskaitā visi skolotāji arī pēc tam. Bet mēs jau nedrīkstējām. Ne mēs drīkstējām skriet, ne kliegt, ne. Tas viss tikai sākās ar kara laiku, kad palika tik vaļīgi tā padarīšana. Varēja katrs darīt, kā grib. Skolotājiem dziedāt kaut kādas nepatīkamas dziesmas priekšā. Tā mūsu laikā tā nebija. Mums laikā bija stingri.
Kas ir visspilgtākais, ko jūs atceraties no sava izlaiduma? Ko? Kas ir visspilgtākais, ko jūs atceraties no sava izlaiduma? No izlaiduma? Manā 36. gadā, kad es beidzu 1. gadu, bija izlaidums un kopīga kafijas padzēršana ar vecākiem. Pirms tam nekā iedot viecību neuzrunājām. Bet 36. gadu, kad es sāku, kad es beidzu, ja, 1. gadu skolā ievies, kad ir atvada vakars, nekopīgs ar vecākiem. Vairāk nekā no savu izlaidumu es neatceros. Iedeva apliecību un kopīgi ar vecākiem padzēra kafiju, un tas bija viss. Kas priekš, es jau, jūs saprotat, ka man jau ir 90. Un ko es vairs daudz atceros? Visu labi, visu labi. Un šis šausmīgi darbs. Un kad tu paliec tādā vecumā, un pēdējais mazbērns šodien aizbrauc, no ko? Ko var izdarīt? Tolaik stundās disciplīna bija daudz lielāka. Skolēni uzmanīgi klausījās, tāpēc mājas darbi viņiem šķita vienkārši. Kādreiz pulciņi, lauciņi un skolas sakopšanas talkas bija daudz vairāk, un pret tām skolēni izturējās daudz nopietnāk. Bet arī tolaik skolēni darīja blēņas, tikai tās bija daudz slepenākas, un par tām neviens neko neuzzināja. Disciplīna un noteikumi kādreiz bija daudz stigrāk nekā mūsdienās. Tolaik skola absolvēja vairāk skolēnu, un arī katram no viņiem ir palikušas mīļas un jaukas atmiņas par savu skolu. Tolaik skolēns disciplinēja arī tas, ka viņiem bija jānāsā skolas formas.